Vienmēr viena konkrēta viela izraisīs vēdra pūšanos. Biežāk tas ir kopējais ķīmiskais kokteils, kas ilgtermiņā kairinās zarnas, izjauks mikrobiomu un traucēs fermentāciju. Taču ir vairākas vielu grupas, kuras ļoti bieži saistās ar uzpūšanos, gāzēm un zarnu kairinājumu. Pirmā grupa – emulgatori. Tie tiek pievienoti, lai produkts būtu krēmīgs, neslāņotos un ilgāk glabātos. Tie var izjaukt zarnu aizsarguļotu slāni un mainīt mikrobiomu. Tāpēc cilvēkiem rodas vēdra pušanās, paliek jūtīgas zarnas un smagums pēc ēšanas. Emulgatori bieži ir atrodami saldējumos, mērcēs, konditorijā, fitnesa desertos un augu pienos. Otrā grupa ir mākslīgie saldinātāji, kuri bieži ir vēdra pušanās iemesls. Īpaši sukraloze, aspartāms, sorbīts, maltīts, silitols lielos daudzumos. Cukura spirti, kā sorbīts un maltīts, zarnās fermentējas ļoti agresīvi un var radīt gāzes, spazmas, burbuļošanu un caureļu. Ļoti daudzi tā saucamie bez cukura produkti cilvēkiem izraisa lielāku pūšanos nekā parastais cukurs. Trešā grupa – garšas pastiprinātāji, piemēram, mononātrija glutamāts. Jūtīgākiem cilvēkiem tas var radīt šķidruma aizturi, smagumu un gremošanas diskomfortu. Par nākamajām vielu grupām, kuras veicina uzpūšanos un zarnu kairinājumu, būs nākamajā video.